Iedomājieties cilvēku, kurš stāv pilnīgi atklātā, neierobežotā tuksnesī. Visapkārt simtiem kilometri ir tikai smiltis un pamale. Tur nav nevienas sienas, nav neviena žoga, nav pilnīgi neviena noteikuma. Un, no pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka šis cilvēks ir sasniedzis absolūtu stāvokli, vai ne? Viņš ir perfekti neierobežoti brīvs, jo viņš var spērt soli burtiski jebkurā virzienā, uz kuru vien paraugās. Jā, ja mēs izmantojam tās klasiskās definīcijas, tā ir tāda, pilnīgas autonomijas ilustrācija, neviens ārējs spēks viņam neko neuzspiež, absolūts vakums. Tieši tā, absolūti ārējo šķēršļu trūkums, bet te ir āķis, šim cilvēkam nav ne ūdens, nav kartes, nav kompasa, un viņam vispār nav ne mazākās nojausmas, kur atrodas izdzīvošanai nepieciešamā oāze. Aha. Un šis scenārijs īstenībā mūs noved pie fundamentāla jautājuma. Vai šo cilvēku tuksnesī mēs tiešām varam saukt par brīvu, vai varbūt šī absolūtā neierobežotā izvēle, ja tai nav vispār nekāda virziena un mērķa, patiesībā ir, visļaunākais gūsta veids, proti pazušana. Ja kāds piepēši pierietu viņam klāt, iedotu kompasu un pateiktu stingru norādi, seko tikai šim vienam ziemeļu virzienam, pretējā gadījumā tu mirsi, vai šī pavēle viņam atņem brīvību, vai tieši otrādi, beidzot viņu atbrīvo. Tas ir ļoti provokatīvs ievads. Esiet sveicināti, The Debate! Šodien mēs ienirstam tieši šajā skaudrajā spriedzē starp absolūtu autonomiju un nepieciešamību pakļauties vadībai, rūdot diskursu par sarežģītiem un vēsturiskiem tekstiem. Jā, un mūsu uzmanības centrā šodien ir ārkārtīgi interesants materiāls. Tas ir katoļu pētnieka Thierry Jalasa emuārā publicētais. Tas bija pavisam nesen, 2026. gada aprīlī. Tātad publicēti Bībeles tekstu komentāri. Un to autori ir teoloģe Marija Noela Tabuta. Tieši tā. Un Žalās šos seno tekstu skaidrojumus ievieto tādā mūsdienu kontekstā. Un viņš dara ko vizuāli un konceptuāli ļoti drosmīgu. Viņš burtiski iekrāso sarkanā krāsā katru teikumu, kas kaut netieši norāda uz cilvēka brīvību un mīlestību, un to visu viņš dara vadoties pēc devīzes nekas ar varu, viss ar mīlestību. Redzi, un te sāks mūsu lūzumpunkts. Mans redzējums šodien ir tāds, ka Tabuta un Žalas caur šiem tekstiem atklāja fundamentāli pārāku, dziļāku brīvības definīciju. Ka tā brīvība, tā nav vienkārši izvēle darīt visu, kas ienāk prātā, vai skriet tuksnesi uz visām pusēm. Tā ir iekšējas suverenitātes iegūšana. Tā ir atbrīvošanās no mūsu pašu, destruktīvajiem instinktiem un ievainojumiem, pieņemot brīvprātīgu lēmumu, sekot tādai mērķtiecīgai mīlestības pilnai vadībai. Kad tu runā par iekšējo suverenitāti, tas patiesi izklausās, ļoti cēli, bet te mēs uzreiz saduramies ar faktu, ka Žalaus mēģina šos tekstus, var teikt, ar spēku saskaņot ar mūsdienu liberālo brīvības izpratni. Ja mēs noņemam to skaisto poēziju un paskatāmies, kā pats avota materiāls, strukturē pasauli, parādās aina, kas absolūti iet šķērsām patiesai emancipācijai. Kāpēc tu tā domā? Jo tie tēli, metaforas, uz kurām balstās šie teksti, cilvēki kā aitas, viena obligāta ieeja aplokā, tur ir pat konkrēti norādījumi vergiem, fiziskiem vergiem pakļauties saviem kungiem. Tas viss ir izteikti hierarhiski. Manuprāt, lai kā mēs šo materiālu tagad mēģinātu izrotāt ar sarkano krāsu, tas fundamentāli glorificē padošanos. Tas prasa individa autonomijas upurēšanu un būvē tādu slēgtu, deterministisku sistēmu. Tā brīvība ir rūpīgi iepakota tādā paklausības kastē. Es dzirdu tavu skepsi pret to hierarhiju, un tas ir normāli modernam cilvēkam. Bet man šķiet, ka te jauc teksta vizuālos tēlus ar tā dziļāko operacionālo būtību. Nē, pagaidiet. Ļauj man paskaidrot. Tabuta savos komentāros taču ļoti rūpīgi atkodē šos tēlus. Apskatīsim, piemēram, konversijas jeb atgriešanās jēdzienu. Mums modernajā valodā atgriešanās bieži asociējas ar pakļaušanos kādai dogmai. Vienkārši smadzeņu skalošana, vai ne? Bieži vien tā arī ir. Bet Tabuta pietot tieši teksta oriģinālu parāda pavisam ko citu. Tur lietotais vārds patiesībā nozīmē racionālu izsvērtu lēmumu apgriezties par 180 grādiem. Tas nav akls solis. Iedomājies, tu ej pa ceļu, tu pēkšņi ieraugi, ka priekšā ir bezdibenis un pats savas brīvās gribas vadīts izvēlēs mainīt virzienu.
Šajā izpratnē mūsu patiesais gūsts jau nav kaut kāda ārēja barga autoritāte, tas ir mūsu paša aklums. Tā ir mūsu nespēja mīlēt, mūsu garīgā dezorientācija. Ja mēs runājam par racionālu lēmumu un brīvu izvēli, es tomēr aicinātu ļoti kritiski izlasīt to pašu Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu, kurai Tabuta velta tik milzīgu uzmanību. Labi, apskatīsim to. Metafora ir gans un avis. Vai tiešām austs izdara racionālu izvēli? Bioloģiski un konceptuāli austs taču ir bara dzīvnieks. To pilnīgi vada instinkti, un teksts pats taču tieši uzsver šo aklo dabu. Jēzus kā gans saka, ka viņa avis pazīst tikai viņa balsi. Tās nekad neseko svešiniekam, tās bēgs no tā, jo tās vienkārši nepazīst svešinieku balsis. Jā. Un te seko, manuprāt, pat radikālākā daļa, kas iet pret brīvību. Teksts pasludina, ka pastāv tikai vienas durvis uz drošību, un pilnīgi visi pārējie, kas nākuši pirms tam, tiek nosaukti par zagļiem un laupītājiem. Redz, tur ir. Vēl viena doma. Manā skatījumā te acumirklī pazūd jebkāda intelektuālā daudzveidība. Ja mēs esam pilnvērtīgi brīvi individi, mūsu brīvība taču slēpjas tieši tajā spējā uzklausīt dažādas svešas balsis, vai ne? Kritiski tās izvērtēt, iegūt jaunas idejas, bet šeit tev burtiski tiek pateikts aizveriet ausis visam svešajam, viss ārpus šī viena aploka ir noziedzīgs. Tā ir ļoti ekskluzīva, intelektuāli slēgta telpa, tā audzina bailes no ārpasaules, nevis brīvību. Zini, tava analīze izklausās ārkārtīgi loģiska 21. gadsimta modernajam prātam. Paldies! Taču, un šis ir būtiski, mēs kļūdamies piemērojot mūsdienu izpratni par rietumu lauksaimniecību un maidzīvnieku turēšanu šiem senajiem tuvo austrumu tekstiem. Tabutas sniedz vitāli svarīgu kontekstu, atsaucoties uz 22. psalmu un sakamvārdiem. Šajā kultūrā gans tas nav vienkārši kaut kāds biznesmenis vai fermeris, kurš dzenā gaļas resursu pa pļavu. Nu labi, bet viņš joprojām ir saimnieks. Jā, bet ganāmpulks ir ģimenes izdzīvošanas garants, tas ir milzīgs dārgums. Tās nav tirāna un kaut kāda bezpalīdzīga objekta attiecības. Tās ir attiecības, kas fundamentāli balstās eksistenciālā un, es pat teiktu, dziļi personiskā rūpībā. Gans burtiski dzīvo kopā ar to ganāmpulku un riskē ar savu dzīvību, lai to sargātu no vilkiem. Tas nemaina pašu pakārtotību. Bet padomā par to vienīgo balsi. Tā vienīgā balss nav smadzeņu skalošana. Tas ir atpazīšanas mehānisms. Tabuta īpaši uzsver faktu, ka gans katru avi burtiski sauc vārdā. Tā ir absolūti individuāla personiska atpazīšana, kas iedod tam individam identitāti, nevis vienkārši, padara viņu par anonīmu pūļa daļu. Un par tām vienīgajām durvīm. Atceries to manu kompasa analoģiju no paša sākuma. Jā, un tā izdība, manuprāt, arī pieklibo. Bet labi, turpini. Iedomājies, kad esat uz atklātas jūras, tiešām smagā vētrā, debesis ir apmākušās, viļņi gāžās pār klāju, jums ir vajadzīgs skaidrs orientīrs, magnētiskais ziemeļpols ir tikai viens. Tas vienkārši necieš intelektuālo daudzveidību, vai, kā tu teici, dažādas balsis. Tā ir ģeogrāfija, jā. Tieši tā, un ja jūs jūrā nolēmsiet demokrātiski apšaubīt, kur ir ziemeļi, un izvēlēsieties savu alternatīvo virzienu, jūs vienkārši noslīgsiet. Tas, ka Jēzus sevi pozicionē kā tās durvis, nozīmē, ka viņš sniedz šo izdzīvošanas kompasu realitātei, kas ir ārkārtīgi brutāla. Cilvēki pirms tam bija nomaldījušies, un tā absolūtā visu durvju izmēģināšana šajā metaforā nozīmē vienkārši eksistenciālu nāvi. Un redzi, tieši šeit izpaužās mūsu fundamentālās domstarpības par pašu rīcības spējas, jeb autonomijas būtība. Atgriežoties pie tā tava jūrnieka, jūrnieks pats ir studējis navigāciju. Ideālā gadījumā jā. Viņš pats apzinās, kā strādā tas magnētiskais lauks. Viņš brīvprātīgi, būdams pie pilna prāta, nolēma uzticēties kompasam, lai sasniegtu paša nospraustu mērķi. Ja viņš rīt izlems kuģot uz dienvidiem, kompas viņam taču neaizliegs to darīt. Bet gans gan. Gans nosaka, kur aita ēdīs, kur tā gulēs un kurp vispār dosies. Un, starp citu, Tabuta pati iezīmē šo īpašumtiesību aspektu, kad viņa citē provieti Miheju, kurš lūdz Dievam būt par ganu, un es citēju ganīt savu mantojumu, savu īpašumu. Jā, gans varbūt mīl savu īpašumu,
un tās rūpes var būt bezgalīgi maigas un pašaizliedzīgas, bet tas neatceļ faktu, ka tā ir vienkārši drošība, kas ir iemainīta pret autonomiju. Varbūt patiesi brīvs indivīds drīzāk izvēlētos apmaldīties un riskēt iet bojā, nekā visu mūžu vienkārši piederēt kādam citam. Zini, šīs īpašuma un autonomijas jautājums, ko tu tikko pacēli, tas patiesībā ir izcils tilts uz nākamo šī teksta slāni, jo šeit šī asā spriedze no tādas teorētiskās metaforas kļūst par visbriesmīgāko fizisko realitāti. Atzīšos tev godīgi, lasot avota materiālu, tieši šī vieta man sākotnēji izraisīja pašu vislielāko pretestību. Mēs droši vien domājam par vienu un to pašu 1. Pētera vēstule. Tieši tā, kur Tabuta analizē Pētera vēstuli, jo mēs te vairs nerunājam par avīm pļavā. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri šajā laikā, tad Romas impērijā, burtiski un juridiski bija citu cilvēku mantojums, par vergiem. Un tas ir, viennozīmīgi satraucošākais teksts visā šajā apkopojumā. Vēsturiskais fons te ir absolūti nežēlīgs. Romas impērijā vergsmedīt cilvēks ar tiesībām, viņš bija lietošanas objekts. Saimnieks varēja viņu sist, spīdzināt, pazemot, vispār bez jebkāda redzama iemesla, un likums klusēja. Jā, tā bija realitāte. Un kādu tad padomu Pēteris, kura tekstu Tabuta tik mīloši analizē, sniedz šiem apspiestiem un neaizsargātajiem cilvēkiem? Viņš taču viņiem neraksta sacelieties pret netaisnību, viņš neraksta bēdziet, meklējiet brīvību. Nē, viņš raksta vārdus, kas man šķiet kā perfekts totalitārās kontrolas rīks. Viņš saka, es apmēram citēju, ja jūs labu darot, paciešat ciešanas, tas ir žēlistība Dieva acīs. Viņš burtiski liek par piemēru Kristu, kuru zākāja, bet viņš ciešot neatbildēja ar zākāšanu. Piedods, bet kā šeit vispār var runāt par brīvību? Es tevi dzirdu, jā. Šis teksts taču pieprasa burtiskam fiziski saistītam vergam paciest pazemojumus klusējot, noraidīt jebkādas tiesības aizstāvēties un vēl iestāsta viņam, ka šī slimošana ar ciest spēju ir karīga uzvara. Tas vienkārši iemidzina cīņas sparu. Tā ir reliģiski sankcionēta sociālā pacifikācija, kas iekonservē netaisnīgu status quo, nevis to atbrīvo. Es zinu, un kad es to lasīju pirmo reizi, man pārņēma no absolūti tādas pašas izjūtas. Pirmajā brīdī tas izklausās pēc šausmīga aicinājuma vienkārši, paklausīgi samierināties ar sišanu. Kāpēc, lai mēs vispār ko tādu mēģinātu saistīt ar sarkanu krāsu un devīzi viss ar mīlestību? Tieši tā. Bet tad, lasot Tabutas komentāru dziļāk, es pamanīju, tur atklājas viens lēciens, kas fundamentāli apgriež šo situāciju kājām gaisā. Tabuta tieši norāda un ļoti skaidri uzraksta, ka kristietībā nav aicinājumu uz ciešanām. Pagaidiet, kā nav? Bet Pēters taču prasa viņiem tās paciest. Jā, pacietības aspekts tur ir, bet Tabuta norāda uz milzīgu atšķirību mehānismā. Viņa skaidro, ka tā žēlastība, tā nav atrodama pašā ciešana faktā. Dievam nevajag, lai cilvēki tiktu sisti. Tas nav mērķis. Žēlastība, kā viņa to definē te, ir cilvēka spēja reaģēt noteiktā veidā brīdī, kad ciešanas tev tiek brutāli uzspiestas pret tavu gribu. Tā ir iekšējās rīcības spēja saglabāšana. Labi, bet kā tas palīdz viņam izdzīvot? Iedomāsimies to tīri psiholoģiski. Verdzības institūcija ir atņēmusi šim cilvēkam fizisko autonomiju. Pilnībā. Kad kungs viņu sit, viņš bieži vien nevēlas tikai nodarīt tās fiziskās sāpes. Tā kunga galvenais mērķis ir viņu dehumanizēt, pazemot. Viņš grib kontrolēt viņa dvēseli, izsaucot viņā tādu, aklu, bezpalīdzīgu naidu, padarot upuri tikpat zemisku, kāds ir pats varmāka. Bet saproti, ja tu esi sitējis, naids pret tevi taču ir absolūti normāla un dabiska cilvēciska reakcija. Protams, tā ir dabiska reakcija. Bet Tabuta saka, ka tieši nepakļaušanās šim naidām ir galējais brīvības akts. Atteikšanās atbildēt ar apvainojumu, uz apvainojumu savas iekšējās cīņas saglabāšana. Un tas ir līdzīgi kā Jēzus pie krusta teica, tevis piedod viņiem. Un zini ko? Tas varmākam burtiski izsit pamatu zem kājām. Kā tā? Jo kungs joprojām, protams, fiziski kontrolē tavu ķermeni, jā, bet tu viņam skaidri ar savu attieksmi pasaki, tu nekontrolē manu reakciju, tu nevari piespiest mani kļūt par tādu pašu briesmonīgu kā tu pats. Tas ir tas, ko viņa sauc par atbrīvošanu, šo dziedināšanu no nespējas mīlēt.
Tas vergs tajā brīdī īstenībā kļūst morāli brīvāks par savu kungu. Tā ir suverenitāte, ko nu nekādas važas nevar saslēgt. Jā, godīgi sakot, tas skan ārkārtīgi iedvesmojoši. Mēs te patiesībā nonākam tie kaut kā ļoti līdzīga tam, ko 20. gadsimtā jau definēja psihiatrs Viktors Frankls. Jā, tieši Frankls. Precīzi. Viņš taču nonāca pie atziņas, ka starp ārējo stimulu un cilvēka reakciju ir tāda mikroskopiska, bet absolūti neiznīcināma brīvības telpa. Izvēlēties, kā es reaģēšu necilvēcīgos apstākļos, ir mana pēdējā brīvība. Es redzu šī akta to morālo milzumu, individuālā līmenī. Bet kas? te man ir jāvērš uzmanību uz to, kā šī pieeja īsti strādā reālajā pasaulē. Ārpus tā viena cilvēka prāta. Labi, vergs ir atradis iekšēju mieru, viņš nepūs naidā. Lieliski, bet ārēji viņš taču turpina saņemt tos sitienus. Jā, reālā netaisnība nepazūd uzreiz. Ne tikai nepazūd, tā iekonservējas. Liberālā brīvības izpratme taču pieprasa spēju izmainīt vidi ap sevi. Vai tu nesaskati, ka šāda schēma makro līmenī absolūti aizsargā apspiedējus? Ja visi upuri tikai, celsirdīgi piedod, kā gan kādreiz sabruks pati verdzības institūcija, kāpēc varmākam vispār būtu jāpārtrauc savus ļaunums, ja viņš nesastop reālu, materiālu pretestību? Redzi, tas ir jautājums par pārmaiņu dinamiku. Proti, no kura gala mainās sabiedrība. Tavas bažas ir ļoti pamatotas, bet tikai tad, ja tas paliek izolēti viena cilvēka galvā. Tauta no maturu šo atbildi ieviešot asimetriskās pretestības mehānismu. Asimetriskā pretestība? Jā. Viņa raksta par tādu kā inficēšanos ar labo. Vardarbības sistēmas vienmēr barojas no atbildes vardarbības. Tās sevi uztur un leģitimizē. Bet, kad apspiedējs saskaras ar upuli, kura dvēseli nav iespējams salauzt, šī asimetrija rada milzīgu kognitīvo disonanci pašā apspiedējā un apkārtējā sabiedrībā, kas to redz. Tu gribi teikt, ka varmāk pēkšņi pats apgaismosies? Agri vai vēlu, kā saka Tabuta, cilvēki sāk ļauties šai pārmaiņai. Tā nav revolūcija ar asinsplūdiem, kas grauj no ārpuses. Tās saēdz to vardarbīgo sistēmu no iekšpuses. Līdz sistēmai vairs nav nekāda morālā pamata, uz ko balstīties, un tā sabrūk. Revolūcija, kas barojas no upura spējas morāli mirdzēt zem sitieniem. Skaties, es to absolūti saprotu teoloģiski, bet kā sociālai stratēģijai, tā ir ārprātīga neciešama cena materiālā līmenī. Cilvēku upuri, kamēr tā sistēma no iekšpuses sabrūk, ir milzīgi. Nenoliedzami. Bet alternatīva ir nebeidzams atriebības cikls. Labi, bet apskatīsim tad no vēl cita leņķa. Kas notiek, kad šie garīgi izaugušie cilvēki, šī kopiena, sāk uzrunāt to apkārtējo sabiedrību? Ķersimies klāt tai daļai, kur Tabuta skaidro apustuļu darbus. Tas slavenais brīdis vasaras svētkos. Jā, mans mīļākais fragments. Šeit mēs redzam milzīgu pūli, simtiem cilvēku. Un Pēters te vairs nesludina iekšēju meditāciju un ciešanu panesešanu, viņš kā priekšā un publiski paziņo: novērsieties no šīs greizās paaudzes. Akstis 2. Jā, tieši tā. Un te mani, un es domāju, ka arī ļoti daudzos, kam ir tuvas pluralisma vērtības, uzreiz noskan trauksmes zvani. Te atkal ir šī dalošā binārā struktūra. Lai radītu to savu ideālo telti, viņiem ir obligāti jāvelk līnija pret pārējiem. Tik līdz tu pasludini, ka tava mācība ir vienīgā patiesība, visi pārējie automātiski kļūst greizi, un tas ir ļoti bīstams etiķeķu slipināšanas mehānisms. Bet vai tad katra izvēle nepieprasa? Ļauj man pabeigt. Brīvība un atvērtība balstās idejā, ka paralēli var pastāvēt vairāki jēgpilni ceļi, bet šeit struktūra nosaka, vai nu tu nāc pie mums, vai tava pauda ir kroplīga. Tas vienkārši smaržo pēc teoloģiskā totalitārisma. Vai tad mīlestībai, uz ko atsaucas devīze, nevajadzētu būt tādai integrējošai, nevis uzreiz nosodošai? Tas ir ārkārtīgi svarīgs iebildums, bet zini, Tabuta tieši šo pašu jautājumu arī paredz. Un viņa sniedz, es teiktu, brīnišķīgu atbildi, izskaidrojot to tulkojumu slāni, ko mēs ikdienā bieži vien palaižam garām, lasot pavirši. Kāds ir tulkojuma slānis vārdam greiz? Tas ir greiz. Jā, bet tā problēma slēpjas tieši tajā, kā mēs mūsdienās uztveram šo vārdu. Mūsu modernajā kultūrā vārds greiz
tiešām asociējas ar nicinājumu, nosodījumu, viņš ir grejs, viņš ir kroplīgs. Nu tieši tā. Bet Tabuta aicina atgriezties pie valodas dziļākās saknes. Viņa skaidri uzsver, ka šajā Pētera teikuma nav nekāda naida vai nosodījuma izprausmas. Pēters vienkārši konstatē faktisko situāciju. Jo tekstā lietotais termins senatnē apzīmēja fizisku faktu, kaut ko, kas vienkārši vairs neatrodas uz taisnā ceļa. Novirzījies. Iedomājies tā, mēs braucam pa stāvu kalnu ceļu. Un es redzu, ka pirms manis braucošā mašīna pēkšņi sāk novirzīties no trajektorijas un strauji tuvojas stāvai aizei. Vadītājs pats to pat nenojauš. Ja es viņam tagad signalizēju, māju un kliedzu, jūs esat novirzījušies, jūs braucat greizi, es to taču nedaru tāpēc, ka man ir neiecietība pret viņa braukšanas stilu, vai ne? Aha, es saprotu, uz kurien tu velc. Es neiebilstu pret auto vadīšanas daudzveidību, es kliedzu, jo tur ir fiziska krauja, ko viņi neredz. Un Pētera aicinājums atgriezties burtiski nozīmē ieraudzīt šo strupceļu un izvēlēties mainīt to trajektoriju. Tāpēc tas nav moralizējošs spriedums, tas ir glābšanas mēģinājums. Īstenībā tava analoģija ar krauju ir izcila, bet, nu redzi, te atkal ir tas pats āķis. Tā joprojām balstās tajā pašā augstprātīgajā pieņēmumā, ka Pēterim ir ekskluzīva karte, ka tikai un vienīgi viņš zina, kur ir tā aiza. Jūs atkal padarat realitātes interpretāciju par kaut kādu monopolu. Ja tu nebrauc pa manu iezīmēto vīniju, tu vienkārši mirsti. Nē, skaties uz rezultātu, skaties, ko Tabuta stāsta par to, kas notiek tālāk. Pēters uzrunā cilvēkus vasarsvētkos, un kurš tur vispār ir klāt? Sveceļinieki no visas toreiz zināmās pasaules, no Ēģiptes, Romas, Mezopotāmijas, katrs ar savu kultūru. Un ko Pēters dara? Atšķirībā no tādām tipiskām sektām, kas ceļ aizsarg mūrus, viņš saka, miers būs tam, kurš ir tālu un tam, kurš ir tuvu. Jā, tālajiem un tuvajiem. Tas ir prātam neaptverami tā laika ebreju sabiedrībai. Jo ebreji, tātad tuvie, viņi gadu tūkstošiem uzskatīja, ka viņi ir vienīgi izredzētie. Pagāni bija pilnīgi ārpus borta, un pēkšņi Pēteris pilnībā izdzēš šo nošķīrumu un pasludina, ka piedāvājums ir universāls pilnīgi visiem, tas durvis ir fiziski atvērts vaļā visiem. Un tas piepilda to žalās devīzi – nekas ar varu. Jo teksta beigās skaidri teikts, tie, kas vārdu uzņēma, saņēma kristības. Neviens tur ar zobeni vai dekrētu nevienu nepiespieda, tādi pilnīgi brīvprātīga izvēle sekot šim kompasam. Jā, man godīgi jāatzīst, ka tas, ka viņi tolaik spēja iztēloties tik konceptuāli radikālu soli, nojaucot tūkstošgadīgas barjeras starp ebrejiem un pagāniem, tas tiešām savam laikmetam bija ārkārtīgi progresīvu, un tas izvēles aspekts te dod spēcīgu morālu svaru, es tam piekrītu. Neredzi. Bet mēs tomēr nevaram ļauties pilnīgai eiforijai, jo te joprojām slēpjas viens no nosauksim to par ekskluzīvo universālismu. Jā, uzaicinājums ir izsūtīts visai cilvēcei, bez izņēmuma, bet, lai dabūtu šo iekšējo suverenitāti, tev tik un tā ir obligāti jāveic padošanās akts. Tev publiski jāatzīst sevi par to, zini, nomaldījušo savi. Tev atkal ir jānoliek sava galva tam ganam. Un jāiet caur to vienu vienīgo ietvaru. Jā, un man liekas, tas mūs tiešā veidā atved pie pašas mūsu sarunas kodola. Te mums tiešām laikam krustojas tās fundamentālās atšķirības izpratnē par to, kas tad galu galā ir brīvība. Manuprāt, Tabutas skaidrojums piedāvā tādu teleoloģisku brīvības izpratne. Mērķi balstītu. Tieši tā, mērķi balstītu. Brīvība pat par sevi nav gala mērķis. Brīvība ir vienkārši stāvoklis, kas ļauj mums sasniegt savu augstāko potenciālu, kļūt par mīlestības instrumentiem, spēt pārtraukt vardarbības ciklu, kā mēs redzējām tajā piemērā ar vergu. Un tas nav nekāds pazemojums atzīt, ka man ir nepieciešams šis kompas vai vadietājs, lai es to briedumu sasniegtu. Tas ir atsvabinājums no tās murķīgās ilūzijas, ko mēs iztēlējāmies sākumā, ka skraidīt bezmērķīgi pa tuksnesi un nobeigties ir baigā brīvība. Un te es absolūti redzu šo divu pasaules redzējumu nesamierināmo sadursmi, jo tā liberālā brīvība, ko modernais cilvēks lolo, tā vienkārši ir būvēta no pilnīgi citas matērijas. Mūsu modernā autonomija burtiski nozīmē izaugsmi caur nepārtrauktu apšaubīšanu. Jā. Tā ietver tiesības pieļaut kļūdas, tiesības neatteikties no sava personīgā ceļa tikai tāpēc, ka kāds to pēkšņi nosauc par greizu,
Tā ir spēja pašam konstruēt savu morālo teltu, un tur nav obligāti jāpieder nevienam vadītam ganāmpulkam. Tāpēc es, pat atzīstot visu to teoloģisko un morālo skaistumu šai iekšējai asimetriskajai pretestībai, es joprojām redzu neatrisināmu paradoksu. Ne Tabuta, ne Žalas nevar izdzēst faktu, ka šajos tekstos tas gara spēks ir nesaraujami sašūts kopā ar strukturāliem vārs mehānismiem – kungi, pakļaušanās, viena patiesība. Tā vienmēr radīs milzīgu filozofisku spriedzi ar modernu emancipācijas ideju. Paradoks! Zini, tas varbūt ir pats labākais vārds, ar ko mēs varam šodien noslēgt un raksturot šo sarunu, jo mēs tiešām pamanījām, ka tas sauklis nekas ar vāru, viss ar mīlestību, tas nav nekāds vieglais vai poetiskais, mierinājums. Tas ir ārkārtīgi smags, izaicinošs koncepts. Un tā patiešām nav lēta brīvība, ko šie materiāli mums te piedāvā. Noteikti nē. Tas prasa ļoti dziļu iekšējo darbu. Un tas tuksnesis, par kuru mēs runājām pašā sākumā, tas īstenībā ir tikpat plašs kā cilvēka prāts. Vai tur atrodot to kompasu, tu iegūsti dzīvību, vai tu tomēr uzliec sev vienkārši jaunas saites? Mēs atklājām dziļus argumentus abās pusēs, un tas tikai pierāda to, ka šie Tabutas komentāri un Žalas emuārs nes sevī milzīgu daudzslāņainību, ko mēs šodien vēl tikai pašu virskārtiņu esam aizskāruši. Tā pilnīgi noteikti ir joma, kurā katram klausītājam ir ko domāt un meklēt savu atbildi. Tieši tā. Es ceru, ka šī izmeklēšana bija tikpat intelektuāli izaicinoša jums, kāda tā bija mums abiem. Liels paldies par šo brīnišķīgo dinamisko sarunu. Paldies arī tev! Un paldies, ka pievienojāties mums raidījumā The Debate. Tiekamies jau pavisam drīz atkal jaunās diskusijās.